Esiet sveicināti, ļoti cienījamā ministres kundze, mīļie jaunieši, skolotāji, vecāki. Arī, jāsaka, mums šodien ir dubultspēki. Rīgas pilī arī godātie Ata Kronvalda valsts laureāti, dāmas un kungi. Man tiešām ir liels prieks jūs visus šeit sveikt šodien Rīgas pilsētku zālē. Jāsaka, laikam, ka šī zāle reti redz tik daudz vienkopus, gudrus, talantīgus cilvēkus, gan jaunus, gan netik jaunus. Un es gribētu teikt, ka man ir arī ļoti liels prieks sveikt fiziķus un ķīmiķus, matemātiķus un informātiķus, biologus un ģeogrāfus, astronomus un filozofus. Tie esat visi jūs, kas ir piedalījušies olimpiādēs, un tie esat visi jūs, kas ir kļuvuši par laureātiem, kas ir uzvarējuši un kas mums dod pilnu pārliecību par mūsu valsts un sabiedrības nākotni. Jo uz tādiem kā jūs turās gan Latvija, gan tās sabiedrība. Un es gribu arī teikt lielu paldies ne tikai tiem, kas pārvarot stresu, pārvarot satraukumu, piedalījās olimpiādēs, bet arī skolotājiem un vecākiem, jo bez jums jau šo panākumu nebūtu. Jūs esat tie, kas iedrošināja, motivēja. Es ceru, ka dažreiz arī lūdzu apstāties, neskriet uz priekšu, varbūt pārāk daudz nemācīties, bet jūs esat arī tie, kuri ar savu darbu, ar savu pašaizliedzību, ar savu atbalstu ir palīdzējuši mūsu talantīgajiem jauniešiem. Tā ir sanācis, ka daudz no jums jau ir pametuši skolu, daudz no jums jau studē gan šeit Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Man ir tiešām prieks, ka jūs studējat un jūs mācaties to, ko jūs vēlaties. Tas, ko es gribētu aicināt, tad, kad jūs beidzat šīs studijas, vai nu paliciet Latvijā, vai brauciet atpakaļ uz Latviju, jo jūs mums esat vajadzīgi. Un tas, kas ir varbūt pats būtiskākais šajā laikmetā, kad ir ļoti daudz tehnoloģijas, kad ir ļoti daudz dažāda veida jaunievedumu, kad faktiski daudz ko nosaka mākslīgais intelekts, ka jūs nesat pazaudējuši gan domu, gan strukturēto domāšanu, gan arī radošumu. Un tas ir tas, kas ir ļoti, ļoti būtisks. Vēl viens man prieks ir tas, ka tā ir sanācis, ka daudzi olimpiāžu uzvarētāji, daudzi olimpiāžu laureāti, vietu ieguvēji nāk no skolām, kuras ir iekļuvušas arī Ata Kronvalda attiecīgajā reitingā. Te nu ir tā, es teiktu, sinerģija starp labu skolu, labu pedagogu kolektīvu un to, ko šī skola, ko pedagogi, ko atbalsta personāls spēj dot arī skolēniem, jauniešiem, lai viņi varētu pēc iespējas vairāk sevi parādīt un pierādīt, un lai viņu radošums, lai viņu intereses tiktu pilnībā guvušas pašapliecinājumu. Tādēļ arī šis ir tas brīdis teikt lielu paldies gan pedagogiem, gan skolām, kuras arī šogad tradicionāli iegūs lielās, mazās pūces un visa veida atzinību. Visbeidzot, kā jau es teicu, panākumi nav tikai tā cilvēka uzvara, kas ir piedalījies olimpiādē vai saņem atzinību, to vai citu balvu. Tas ir visu kopdarbs. Tas ir skolotāju kopdarbs, tas ir vecāku un ģimenes kopdarbs, un tas ir lielā mērā arī atbalsts, ko jūs esat saņēmuši arī no savām pašvaldībām, no saviem līdzcilvēkiem. Tādēļ šī ir tā diena, kad svinēt, tādēļ šī ir tā diena, kad mazliet atpūsties, un tādēļ tā ir šī diena, kad saņemot šo balvu, domāt jau, kas tad būs nākamais. Kas būs tas nākamais solis, kas būs tas nākamais uzvaras gājiens, ko gan skolas, gan pedagogi, gan skolēni un jaunieši paveiks. Paldies jums, paldies par jūsu prātu, par jūsu stāju un par jūsu sirdi. Un kā es teicu, jūs esat vajadzīgi Latvijai vairāk nekā jebkad.